Labdien! Šodien Radio 1 ēterā atgriežas raidījums Rupors, bet vakar Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika vidusskolēnu uzņēmēju darbības sacensība izaugsmes fórums 2012 pusfināls. Tādēļ mūsu pirmie viesi ir tā dalībnieki, organizētāji un uzvarētāji, un lūdzu iepazīstiniet ar sevi. Es esmu Zaiga Birste, Jēkabpils valsts ģimnāzijas 11. A klases skolniece. Sveiki, es esmu Igīls Arājs, es esmu tās pašas skolas, tās pašas klases skolēns. Un es esmu Anija Spēka, arī no tās pašas skolas un klases. Labvakar, man sauc Jaroslavs Romanovičs, es pārstāvu izaugsmes kvartālu, tā kā fóruma rīkotāju pusi. Jā, šodien jums ir bijusi ļoti intensīva diena. Es saprotu, ka visu dienas garumā notika ideju kaujas un prāta vētras. Varbūt tad lūdzu arī izstāstiet, kas notika šajā fórumā, kādas bija tās jūsu idejas, ko jūs kurš pārstāvējāt un ar kādu domu vispār gājāt uz šo konkursu? Mūsu ideja, ar kuru mēs piedalījāmies, ir fotobūdiņai līdzīgas būdiņas izveide, un šī būdiņa veidos cilvēka figūriņu, tā kā figūru būdiņa. Pašas idejas autors ir mūsu tehniskais prāts Egīls, un mēs tikai palīdzējām šo ideju pielāgot cilvēkiem un arī reģionam pilsētai. Kā tas izskatīsies, tā fotobūdiņa? Tā ir figūra būdiņa, un būtībā izskats īpaši neatšķirsies no fotobūdiņas. Cilvēks var ieiet, tad viņu noskanē, un tad 3D printeris izprintē skaistu viņa figūriņu, uz kuras pamatas var izvietot, piemēram, pilsētas logo vai vienkārši nosaukumu vai, pilsētas mājaslapas adresi, piemēram. Un kā pēc jūsu domām tas varētu palīdzēt, vai popularizēt pilsētas tēlu, vai, teiksim, ietekmēt kaut kā biznesa attīstību vai uzņēmēju darbību? Tas būtu jūsu tas veids, kā jūs varētu savu biznesa darbību attīstīt? Es domāju, ka tas būtu Jēkabpilī iespēja, sevi popularizēt, piesaistīt turistus un varbūt vienkārši kā iedrošinājums citiem jauniešiem, citām idejām. Vai jums no paša sākuma radās tieši šī doma, vai arī jūs bijāt apsvēruši vēl kādus citus variantus? Jā, pašā sākumā mums praktiski radās tieši šī ideja, jo mums skolā bija dots uzdevums izveidot biznesa plānu, un tieši šī bija tā ideja, kas ienāca prātā. Jā, vai jūs arī agrāk esat iesaistījušies, piemēram, skolēnu mācību firmu darbā, rakstījuši tur kādus biznesa plānus, projektus, kas arī būtu saistīts ar uzņēmēju darbību? Nē, mēs neesam šādos projektos iesaistījušies. Un, ja, teiksim, jums izdodas šo projektu realizēt, tad jūs reāli dibināt arī savu uzņēmumu, ja? Es nezinu, vai mums izdosies, teiksim tā, ja mums izdosies iegūt finansējumu pietiekošā apmērā, varbūt, jā, tas būtu interesanti. Bet nezinu, cik tas būtu tieši reāli. Jā, cik liela bija konkurence šajā? Ja nemaldos, 18 komandas. Gan no Jēkabpils, gan no Līvāniem. 14? 16? Labi. 16 komandu konkurence tā tad bija, jā? Vai jūs atceraties arī, kādi bija jūsu sācenšiem, tās interesantākās idejas? Es atceros par ūdens arhitektūru, kad doma ir tāda, ka ēkas uz ūdens un izklaižu nami kaut kas tāds. Tas šķita tā diezgan interesanti. Interesanti arī šķita mūsu klases biedra ideja par to, kad varētu izveidot it kā izmantot šīs mājas, kuras it kā ir grausti, bet viņās joprojām var uzturēties un izveidot arī tur kādus izklaides pasākumus. Kā jums šķiet, vai Jēkabpilī ir pietiekami lielas iespējas jauniešiem pašlaik izveidot savu uzņēmēju darbību, savus uzņēmumus, lai paliktu Jēkabpilī, nevis brauktu kaut kur uz ārzemēm darbu meklēt? Un kā jums šķiet, cik vispār Jēkabpils pašlaik ir pievilcīga iebraucējiem un
Latvijai, no Latvijas un varbūt no citām vietām? Kas ir tāds, kas jūsuprāt jau tagad ir, ko varētu papildināt arī jūsu projektiņus? Mūsuprāt, konkursa rīkotāja prāt, Jēkabpilī, gluži tāpat kā jebkurā citā Latvijas pilsētā, ir ļoti daudz iespēju un vienkārši jāmāk tā saskatīt. Un bieži vien tieši jauni cilvēki prot saskatīt tās idejas, kuras mēs ikdienā nepamanām. Un šodienas konkursa pusfināls un arī citos pusfinālos citās pilsētās jaunieši tiešām apliecina, ka viņi ir pirmkārt radoši. Viņi vairs nav ieliekami tajās kastītēs, kurās viņas fasē, tā teikt, skolas sistēmu. Un viņi domā ārpus kastes un spēj arī radīt ļoti radošas biznesa idejas savu reģionu izaugsmai. Jā, tad varbūt arī kā no rīkotāja puses pastāstiet arī, kā jums vispār radās šī doma par šo fórumu. Šī doma mums radās domājot par to, kas vispār šobrīd mūsdienu jaunatnē ir saistoši, lai viņi varētu tā kā radīt savam reģionu un palikt Latvijā, nevis doties kaut kur ārpus Latvijas, meklēt laimi zemeņu laukos, bet tiešām saskatīt to, ka Latvijā nav tik slikti un ka Latvijā tiešām ir tās iespējas. Un uzņēmējdarbības vide Latvijā šobrīd ir labvēlīga jauniem uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem, tāpēc arī radās šāds projekts, kurš aptver visas Latvijas vidusskolas, un skolēnu aktivitāte arī diezgan liela, jo šobrīd konkursā kopumā piedalās ap 500 skolēnu. Tas ir dažādos reģionos? Konkurss notiek 7 pilsētās, jā. Tā skaitā arī Jēkabpilī un aptver arī tuvumā esošās pilsētas. Piemēram, šodien bija arī komandas no Līvāniem un diezgan aktīvi piedalījās arī. Jā, un kā notiek tā ideju pirkšana? Kādā veidā? Kā tas izpaužas? Jūs vērtējat pēc kādas punktu sistēmas, pēc kādiem kritērijiem? Kas ir galvenais? Īpaši izveidotā žūrijas komisija pirmkārt vērtē, vai ideja ir reāli ieviešama, jo idejām, protams, nav ierobežojumi, bet būtu vēlams tās arī īstenot tuvāko 5 gadu laikā. Un, protams, ja jaunieši cenšas radīt ļoti lielus apjomīgus investīciju projektus, tad žūrija diezgan kritiski skatās uz to un arī uzdod diezgan pamatots jautājumus, lai jaunieši arī sāktu domāt reālāk. Un, protams, arī šobrīd žūrija skatās uz to arī, lai ideja būtu piesaistīta konkrētam reģionam. Tātad veltīts savas pilsētas attīstībai? Jā, tieši tā. Kur vēl notiks šādi fórumi? Rītdien notiek Rēzeknē, un pēc tam mums būs nākamnedēļ vēl Valmierā un Rīgā, un iepriekš ir notikuši arī Liepājā un Ventspilī. Rīgā savukārt uz finālu tiek 4 komandas, jo Rīgā aptver diezgan daudz tuvumā esošās pilsētas, pie mums brauks arī no Jelgavas skolēni. Kopumā finālā tiek 10 komandas, kuras 24 stundu laikā sacentīsies Rīgā un attīstīs tālāk savu ideju, un vēlāk arī to prezentēs žūrijai, kas sastāvēs no investoriem un uzņēmējiem, kas arī praksē sastopās ar uzņēmējdarbību, un tad spēs arī izvērtēt adekvāti šīs idejas. Tātad pašlaik šie 3 jaunieši, kas ir pie mums kā pirmie viesi, arī piedalīsies finālā. Jā, tieši tā, viņi ir ieguvuši jau savu ceļazīmes finālu, un tagad var mierīgi gan atslābt, gan arī sākt lēnām arī satraukties, jo konkurence būs diezgan sīva. Tad reāli varētu cerēt par kādu līdzekļu iegūšanu no uzņēmējiem un sponsoriem tad, kad būs fināls? Jā, tieši tā, finālistiem tiek nodrošināta iespēja arī realizēt praksē savu ideju, un sadarbībā ar Rīgas Stradiņu universitāti tiek nodrošināts arī pirmais pusgads studijām, tā kā skolēni varēs uzsākt savu studiju gaitas uzņēmējdarbībā, un sadarbībā ar Citadela banku attiecīgi tiek piešķirts grants savas uzņēmējdarbības uzsākšanai 1500 latu apmērā pirmajai vietai, tā kā jaunieši tiešām spēs arī uzsākt savu ideju un vismaz dibināt uzņēmumu un uzsākt pirmos soļus. Kāda ir atsaucība no uzņēmēja puses tieši? Neraugoties, ka šis ir pirmais gads, ka mēs rīkojam šādu veidu pasākumu, atsaucība ir pārsteidzoši pozitīva un diezgan arī liela. Un ir atsaukušies gan lielie uzņēmumi, arī Latelekom ir mūsu stabils partners šai projektā, un arī vietējās pašvaldības ļoti atsaucīgas. Šeit gan gribās uzsvert arī paldies Lāsmai, kur mums ir palīdzējis. Un varbūt Lāsma arī gribētu pāris vārdus pateikt par šo projektu un vispār, kā jūs raugāties uz šo?
Man ir liels prieks par to, ka izaugsmes fóruma viens no pusfināliem notiek Jēkabpilī. Es domāju, ka tā noteikti ir ļoti lieliska iespēja mūsu jauniešiem. Cik es dzirdēju pēc pirmajām apmācībām, kas mēnesi atpakaļ notika šīm te pat komandām, kas tagad sacentās pusfinālā, vērtē viņi ļoti atzinīgi. Jo jauniešiem arī mūsdienās ir gan augstas prasības, tā kad viņi vērtē, kad ieguvums viņiem pašiem ir liels un ir liederīgi pavadīts laiks un iegūts jaunu zināšanas, tā kad, protams, man liels prieks bija sadarboties un prieks pa jauniešiem jātur īkšķi, lai veicās Rīgas finālā. Jā, un tā bija Lāsma Skļarska. Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste. Nu, un tad varbūt vēl jaunieši varēs pateikt, kāda ir tā jūsu tā pozitīvā vai, kāda pieredze, ko jūs paši no tā esat ieguvuši? Kas bija tas svarīgais? Prasmi sadarboties, izvērtēt arī konkurentus un to, kas ir reāli, kas nav reāli. Kā arī, protams, pieredze. Fórums sastāvēja arī no vairākiem posmiem, un iepriekšējā posmā jaunieši tika apmācīti tādām gudrībām, kuras netiek mācīts arī skolu programmās. Un, manuprāt, arī šī daļa sagatavo viņus reālā uzņēmējdarbības vidē, un šī arī ir neatsverama pieredze. Vai jūsuprāt vispār skolā tiek pietiekami mācītas tādas lietas, kas saistītas ar ekonomiku, biznesu, uzņēmējdarbību, tādas kaut kādas pirmās iemaņas? Teorētiskajā līmenī tas tiek mācīts diezgan pietiekamā apjomā. Savukārt, man liekas, nevienmēr teorija saskan ar praksi, tāpēc tieši šī iespēja, kur mēs dodam jauniešiem uzzināt kaut ko vairāk gan par vietējiem uzņēmējiem un parunāties ar vietējiem pašvaldību pārstāvjiem un uzzināt vairāk tieši par uzņēmējdarbības vidi praksē, tas arī, man liekas, ir tas, kas nepieciešams skolēniem, jo skolās nav tāda lieta kā, piemēram, prakse. Tad šis viņiem dod arī praktisko ieskatu, teiksim, uzņēmējdarbībā. Jā, un tad varbūt vēl arī pārējie divi jaunieši pastāstīs par savu pieredzi. Kas ir tas svarīgais, vērtīgais? Kas ir iegūts? Piedaloties šajā fórumā. Tātad, manuprāt, tieši tas, ko es esmu ieguvis, arī ir tā izpratne apmēram, kas ir reāli un kas nav reāli, jo arī, manuprāt, tā ir pat lielākā vērtība, veidojot idejas tāda veida, jo reālas idejas, protams, nevar realizēt. Tādas varētu būt. Es domāju, ka šodienas mūsu vislielākā pieredze un ieguvums ir tas, kad piemēram, es sapratu to, ka cilvēks komandā strādā, viņš nevar būt viens, lai izveidot uzņēmumu. Cilvēks komandā, viņš var mācīties no citiem un jā. Tā tad mācīties no citiem. Tieši tā. Ja būtu vēlreiz tāda iespēja, jūs atkal piedalītos fórumā? Noteikti. Vēlreiz atgādinu, ka raidījumā Rupors piedalījās Izaugsmes fóruma 2012 uzvarētāji Jēkabpils valsts ģimnāzijas audzēkņi Annija Spēka, Zaiga Birste, Egils Arājs un Izaugsmes kvartāls, jeb rīkotāju pārstāvis Jaroslavs Romanovičs. Paldies jums!